Labdien, labvakar! Esiet sveicināti podkāstā par un ap galda hokeja sarunas. Ar mums šodien ir brīnišķīgs pelēkos džemperos savācies pulks. Mēs esam nu pat nofilmējuši brīnišķīgu laivu, apmēram stundu spēlējam galda hokeju, nenormāli daudz emocijas, es pa pusītē esmu pazaudējis balsi, bet mums šodien ir brīnišķīga epizode priekšā, kurā mēs runāsim gan par pēdējo lielo Latvijas kausa posmu, kurš mums bija otrais pēc kārtas. Latvijas kausa otrais posms. Otrais posms. Un mums ir neliels pārsteigums, jo mēs iepriekšējo epizodu filmējot atradām, izspēlējām random spēlētājus, kurus mēs mazliet pasakosim turnīra laikā, tā kā tas būs kaut kas interesants šajā epizodē. Un mēs arī atbildēsim uz skatītāju jautājumiem, ko ir ierakstījuši komentāros pie kāda no mūsu video no galda hokeja saimnes, no ārpus cilvēki, kas ir vienkārši uzdevuši random jautājumus, un mums tas likās tā kā interesanti izskatīsimies tajā iekšā. Nu ko, aiziet! Mīļākā grupa man tā šo sezonu ir D grupa, jo... Šo sezonu mīļākā grupa, aiziet! Sāksim Rudolfs Kamzols 6. vieta. It kā knapi, bet ievēlās pirmajā līgā. Interesanti. Pirmās divas spēles 0-5, 0-10. Kā jums šķiet, kāpēc? Kas notika, nokavēja? Jā, pateikšu priekšā, viņš nokavēja. Viņš zaudēja abām divām pēdējām vietām grupā Jānim Zemļickim un Ulvam Vikmanim. Un tāpat tika ārā. Un arī trešajā spēlē viņš zaudēja, es neatceros, kuram vai Kristapam Naguļam. Bet tajā pirmajās trijās spēlēs 3 zaudējumi. Tāds liekas, nu ko es vispār daru, brauc mājā. Bet viņš nokavēja tāpēc, ka viņš domāja, ka turnīrs notiks Inčikānā. Viņš ir Inčikānā. Viņš saprata, ka tur turnīrs nenotiek. Viņš brauc uz Rīgu. Rudolf, ja tu skaties, visu cieņu. 15. februāris, 3. Latvijas kausa posms, Inčikānā. Atgādinājums. Bet, kas vēl interesants, tas pats Rudolfs Kamzols. 1-15. Edgars Nagli. Jūs esat tādu rezultātu redzējuši? Latvijas kausa ietvaros maz, kad bija kaut kāda spēles starp Caits un Ženja Zakāro, kur Caits iemet 20 goliem, vai 16 goli, kas tas bija. Okay. Bet bija tāds rezultāts atceros. Jā. Nu, jā, interesanti. Viņš palika kurš? Zaudējot 1-15. Kamzols, viņš tika pirmā līgā. Jā. Un abi diezgan augsts līmenis spēlētāji, tā ka interesanti. Interesants rezultāts. Es tieši par to domāju, ka es saprotu, ka kādu pēdējo, reāli, gribējās arī sapērt kādu maziņo, ja? Un tad tu esi vinnējis viņu 1-15. 1-15 palika tik augstākajā līgā, bet zaudēt otrajā vietā līgā 1-15 ir... Un turnīru uzvarētāji šajā gadījumā. Un šajā gadījumā turnīru uzvarētāji. Jā. Nu, pasaules rangā Rudolfs ar Aizgaru, man tā liekas, nav īpaši tā. Un nav tur 100 vietas starpība, tur ir 10, 20 vietas starpība. Jā, pašai Edgars ir augstāk, kaut kādas 5 vietas starpība. Jā. Tā kā tas... Ierakst lūdzu, kas bija tie vārds par 15 iemešanas spēlētāji? Kas tur notika? Kas notika? Varbūt nepreiz rezultāts pierastas. Varbūt otrādāk bija 15, ka Rudolfs uzvarēja. Jā, bet arī tas pats Edgars Naglis izceļams 8-8 ar Kristapu Nagli, 7-8 ar Zasurcevu. Tie ir vietējie. Jā, nu, kluba biedri, nezinu, bez aizsardzības vārds spēlē. Tā kā jā, D grupa ir interesanta. Jā, kas vēl arī Edgars Naglis pirmā vieta pārliecinoši uzbrukumā, 81 gols salīdzinājumam A grupa. Labākais uzbrukums 45 vārti, reiz 2 atšķirība. Wow. Tā kā jā, okay. Kas mums notiek augstākā, kas mums bija actions un kas bija tas izceļamās lietas augstākā? Jūs dzirdējat to, kad ir bišķī čempija pamanījies izspēles princips tieši ejot uz playoffiem. Jā, pirmā līga, kā vienmēr, punktu starpība ļoti tuva. Tur nav tā, man tā liekas, līgai vairāk izšķiroši, kurš tiks, kurš netiks. Jo, piemēram, ievēlās playoffā Zemļickis. Viņš pakutināja nervus Elijam Slīņam, 2 spēlēs pirmajās uzvarēja Jākabs Reķis 15. Viņš uzvarēja Smagari, tā ka vietā īpaši nebija izšķirošā nozīme. Bet no šī posma ir savādāk playoff izspēles sistēma. Bet turpmāk arī uz priekšlā būs? Tikai Latvijas kausos. Okay. Tikai Latvijas kausos. Man interesanti, ko jūs domājat par šitādas izspēles sistēmu tieši playoffos, vai tas ir ok?
testa līmenī Latvijas kausā, vai arī tā būtu jābūt vienam Latvijas čempionātos. Vai arī vispār ITF high rating turnīros visos lielais pasaules turēs. Interesanti, ko citi cilvēki to domā? Man, godīgi sakot, pārāk šitā sistēma patīk. Jo, ja tu nāc pēc sieta, tu nāc pēc sieta. Ja tu vinēji kādu vali, tad tu ej pēc tam tālāk pret kādu, ko tu iespējams, kas būtu, tev bija šī līdzīgāks, jo tu izcīnīsi šo te iespēju spēlēt pret kādu, varbūt samāk nevis tā vietā. Tu vinēji vienu lalu, nākamais valsts vienkārši nāk virsū. Tieši tā, jā. Es šito pašu arī biju runājis ar citiem spēlētājiem, kad šis noteikums palīdzēs stipriem spēlētājiem. Absolūti. Jā, jo, teiksim, pirmajā kārtā spēlē 16. Nākamajā kārtā viņam būtu jāspēlē ar 8. 9. vietu, pēc ranga, pēc vecās sistēmas. Tagad, ja tu esi pirmais uzvar 16. un, ja 15. uzvar 2. tev nākamajā kārtā ir 15. Un pārsteiguma momenti būs mazāki, jo, teiksim, labi, tu izšauji, kā 15. uzvar 2. vietu, tā daudz grūtāk būs nākamajā kārtā par 1. vietu spēlēt. Bet, protams, tāpēc man liekas, ka bija šī absurda. Es pirmo reizi to izdzirdēju burtis iepriekš, kad mēs gatavojamies, un jūs stāstījāt par šos izspēles principu, man tas likās, bija šī negodīgi. Jā, tas ir, es nezinu, cik negodīgi, tas ir galda hokejā, tas ir vienas dienas turnīrs. Šitāda sistēma ir NHL-ā, es nezinu, NBA arī. NHL jau vairākus gadus tas ir. Tur tas ir saprotams, jo ir sezonas komandas un ir play-off komandas. Un tu ievēlies kā 16. play-offā, bet tu esi fokusā pilnīgākajā un tu no pirmās kārtas močī, tu uzvar pirmo kārtu, stipro uzvar otro kārtu. Vienkārši viņiem cita mērķis kā Stanley Kauss nav. Man šis ļoti patīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tas izslēdz absolūti kaut kādu skēmošanu. Mēs jau esam mēģinājuši nevadīt pēdējās 3 kārtas abu turnīros, īpaši pasaules turēs, lai nevarētu cilvēks saskaimot, ko spēlēs, kas būtu izdevīgi, vai man piemēram pēdējā kārtā būtu jāzaudē Jadmoničs vai jāuzvar, lai dabūtu, piemēram, parocīju pretinieku. Bet šajā gadījumā man patīk tas, ka te nevar tā to paredzēt. Te ir diezgan liels uzsvars uz līgu. Man šķiet, ka tas diezgan forši ir uzsvars uz līgu. Cilvēkiem līgā performēt. Un tas top spēlētājiem tāds, kā viņi atnāk top spēlētājs līgu, labi, es uzspēlēšu tur. Pofīgi, kā būs, tā būs. Play-offā tāpat tikšu iztījuši augšā, jā. Bet šitais labs veids, kā viņus sodīt par šo. Par to, ka nospēlēs liktāk līgu. Tādējādi uzkrīt augstākā, agrākā kārtā, augstāk līmeņa spēlētājs. Teorētiski. Papētīsim, spēlēsim, pētīsim, skatīsimies. Es to šodien neesmu piedzīvojis, es biju tajā datumā biju validāti. Labi, šis izspēles princips nav man pagaidām favorīts, bet droši vien līdz brīdim, kamēr es izkāpšu ārā kā trešais no grupas, un mums man ļoti patīk šis princips. Jā, tā, kas mums play-offos bija šīs uzdecināja asinis un kurš mazliet pārsteidz? Play-offs. Es aizmirsu izdrukāt, es izdrukāju, bet aizmirsu mājās, tāpēc visi 8. fināla pāri bija līdzvērtīgi. Nebija vispār neviens sausā uzvara kādam. Un arī vēlreiz tā pati sistēma, kad izšķirošā bija nevis, kā tu pareizi pateikt, kad vieta nebija tik izšķiroša. Ir, piemēram, Elvijas Siliņš spēlēja ar 16. vietu Zemļicki, un pirmajās 2 spēlēs jau tā kā ierāva 2 zaudējumus. Wow! Beigās tikai 4-2 vinēja. Beigās 4 uzvaras pēc kārtas sagribināja un vinēja, bet tam bija pagarinājumā. Tur varēja būt citītā spēle. Jā, starp citu. Jā, redzu. Kopumā vispār ejot cauri visā pirmajā kārtā ir 4-2, 4-2, 3-4, 4-2, 3-4, 4-1, 4-3, 3-4. Tā kā visi ir situšies viens ar otru. Un īsti nav bijis, jo skaidrs to, ka mums bieži vien turnīros ir absolūti favorīti. Viņi vienkārši pirmās kārtas tā kā iziet cauri kā karsts nāzes sviestam. Te kur ir bijuši daudz problēmas daudziem spēlētājiem. Un tas padara to turnīru gan tādā ziņā interesanti, jo ir nenormāli daudz kandidātu. Man ļoti patīk tas, ka šajā turnīrā nebija neviena sērija, kas beidzās 4-0. Arī tālāk, jā. Vēl man ļoti patīk tas, ka kopvērtējumā uz doto brīdi ir 7 vai 8 cilvēki, kas var pretendēt ne tikai uz top 3, bet uz top 1. Un kaut kāda 7-8 punktu atšķirības starp top 8 vietām. Tā ir Latvijas galda hokeja burvība. Tas ir vienkārši kaut kas neticams, ka jebkurš no šiem spēlētājiem var izcelt turnīrus rītīgi forši. Jā, un tu vēl vari minēt vienu dāru?
Nevar, ne. Es nevaru vinēt. Jo visi turnīri iet ieskaitē. Jā, kas vēl interesanti. Otrās, trešās vietas ieguvēja Smagars un Liepiņš zaudēja saviem pretiniekiem Reķim un Rolanda Brieksņam. Abi 2-3-4 sērijā. Jā. Un, jā, tas, laikam, pirmajā kārtā tāds... Alvis Siliņš zaudēja Kristapam, Alvis bija 5. Kristaps bija 12. Arī. Principā Kristaps revanšējās par Rīgas čempionāta sēriju. Vai tas bija Rīgas čempionātā, vai tas bija Latvijas spēles pirmajā posmā, kur Alvis vinēja 4 sērijā Kristapu. Tagad bija otrādā. Ok. Nu? Jā. Rēķins 1-1. Ejam tālāk uz ceturtdaļfinālu. Pēc pārsēšanām visām, kur pirmais Elvis Siliņš pret Jēkabu Reķi. Jā, nu, sanāk, pirmā par 15. vietu spēlēja. 4-1 Elvis vinnēja, tad Rolands Riekstīņš uzvarēja Edžu Kaņepu 4-2. Laksdiņš uzvarēja Kristapu Nagli un Edgars Naglis uzvarēja Vazoliņu 4-1, 4-2. Tā kā abi bračkas ir četriniekā. Un, kas ir interesanti, bračkas, man šķiet, Kristaps zaudēja. Sandi. Uj, sajauks, jā, sorry. Šitā sērija starp Nagli un Vazoliņu bija visneparedzamākā. Jo es biju prognozējis pirms turnīra to, ka top 3 būs Sandis, Edgars Naglis un Regnārs Vazoliņš. Bet, nu, redz, jau Džeki jau tikās ceturtajā finālā. Kas ir interesanti, kad sērija sākās ar Regnāru uzvaru 7-0 un beidzās ar 8-1 Edgaru uzvaru. Tā kā, jā, šeit parādīja. Pusfināls Siliņš Riekstīņš, nu, man tā liekas tāda vēsturisks rivalijas. Šoreiz Elvis bija labāks 4-1. No Elvis arī vairāk turnīrs, man tā liekas, pēdējā laikā ir aizdījis. Rolands ir bijis, es nezinu, Rīgas kausā pirmos, kaut neatceros. Rolands tur bija? Rolands? Varbūt bija, jā, neatceros. Bija Rolands. Okay. Viņš spēlēja sēriju Jēkabu un zaudēja Jēkabu Reķi. Atceros tagad. Ok. Jā. Un otrā pusfinālā Edgars Naglis uzvarēja Sandi. Laksdiņu 4-2. Un skatoties pēc Sanda atsauksmēm, Edgars esot iemetis tuvs 70% Džonu. Un ļoti bieži brīži, kad viņš izliet no 0-3 vai 1-3, iemetot 2 vai 3 ātrus gols pēc kārtas, no kuriem puslaikam bijuši Džoni. Tā kā viela pārdomā. The future is now. Jā. Šodien tieši laivā runājām par to, kad mēs kad sākām runājām par to, cik Džons ir liela miskaste, un šodienas laiva Vainera golu sastādāja 90% no Džonīša un izgājieniem. Mēs runājām, ka tas būs nākamā sezona, varbūt tās varētu mainīties, bet tas jau sākas tagad. Tās sāks jau. Un fināls, jā, Elvis Siliņš, Edgars Naglis, Edgara pirmais fināls, Elvijam 5. fināls, no kuriem viņam ir 5 sudabīgi. Jā, šies 5. ja? Jā, 5. No Elvijam sudabs iepatīcies laika. Bet, jā, Edgars Naglis, pirmā uzvara Altonai, pirmā uzvara Edgaram. Apsveicam, jā. Pagājuši gadu Edgars uzvarēja pasaules tūrē. Viņš sāka vispirms ar pasaules tūri, un pēc tam Latviju. Mēs iepriekšējā epizodē izspēlējām random spēlētāju, kuru mēs izrādās izsekojam pēdējā čempī. Un tas ir... Un šis spēlētājs ir... Rainels Kuršākis. Mēs tevi mazliet paķidāsim, apstīsimies, kā tu uzvedies, ko tu esi labi darījis vai nedarījis. Un tu par to nenojautīsi. Šis būs labs. Kuhaiskis. Rainels Kuhaiskis, jā. Railand, mēs mazliet paņēmām tos rezultātus un papētījām. Kā tev gāja apakšgrupā? Pirms mēs pētam, toreiz mēs griezām ratu un es domāju, kurš būs tās īstens. Un es īstenībā diezgan priecīgs esmu, ka uzgriezās Railens, jo tas ir pirmkārt mūsu klubbiedrs, jaunais talants. Un viņam turnīros vienmēr ir interesanti. Viņam nav tāda vidēja turnīra. Viņam ir baigi labi turnīri, vai baigi sodīgi. Un es tieši domāju, kas šoreiz būs. Tad jā, paskatīsimies. Vienā brīdī tu anlaposies, Railens būs labi. Tātad Railandam sāksim ar to, kad apakšgrupā Railens uz pašām beigām knapi ielīda paliekot 3. vietā. Vinējot pēdējās 1, 2, 3, 4, 6 spēles no 7 un paņemot 5 punktus līdz. Mums pat ir maziņš video sneak peeks, cik viņš mums šodien ir priecīgs.
Pārliec, ka 2-1. Kā nospēlēja? Vinnēja. Ko? Miķela Bitman. Florbolistu. Florbolis derbijs. Sausajā. Mums ir neliels sneak par to, cik viņš ir ļoti priecīgs pirms 3 kārtas pirms beigām. Jā, viņš būtībā 3 kārtas pirms beigām, var teikt, nodrošināja augstāko līgu. Varēja redzēt smaidu sejā, tas ir, jā. Un tad mēs metam lapu uz otru pusi, mēs nonākam augstākajā līgā. Un šeit Rēlens, cik kārtās dabūja vienu uzvaru un vienu nešķirtu? Rēlens pirmajās 11 kārtās ir dabūjis vienu uzvaru un vienu nešķirtu. Man liekas, ka man pat tik sūdīgi negāja pēdējā čempionāta spēlē. Bet bija uzvaru sērija, 3 uzvaras pēc kārtas vēl pēc kādiem spēlētājiem, pēc Karāņa, Sandi, Jaksabogu un spēle pret Niklaus Vikli, kurš beigās arī līgā palika pēdējais. Rēlens diemžēl zaudēja. Tur iespējams izšķīrās vieta play-offā, jo te ir komentārs no viņa. Un te ir komentārs no Rēlena paša. Tas ir Ko? Svikli. Kā? Rēlēn, mēs uz tev mazliet paskatījāmies, cik tu cerīgi sāk to turnīru ar 5 punktiem līdzi, tik tu pēc tam skumīgi viņu pabeidz ar 12 punktiem augstākajā. Apsveic, tu bija pirmais mūsu mērķis. Un nākamais spēlētājs mums jau laikam arī ir zināms, kur mēs izspēlēsim. Ir. Man liekas, ka nav. Ir? Būs. Tā, labi. Pagājuši par pēdējo spēli. Jā, pareizi. Jā. Kas mums notika pēdējā spēlē, Viki pastāst? Un pēdējā spēle es pret Rēlēnu. Un man bija iespēja netikt play-offā. Par kur play-off, es domāju, apakšējā play-off, jā. Kad viņš bija spēlē, 2. minūte, 5-2, cik eleganti goli. Man likās, spēle tiešām manē, un Rēlens jau man spiež roku, pietiks spēlēt. Es tā domāju, pagaidām pēdējā spēle, negribas vēl beigt turnīru. Iemeta man 4 gols, vinnēja, un tošreiz nebeidz turnīru. Man bija apakšgala play-offs 2 kārtas, es izturēju. Ar ko spēlēji? Tātad, jā, šī bija man pirmā reize apakšgala play-offā, un es abrīnoju tos spēlētājus, kas pirmajā līgā paliek pēdējās 4 vietās un vēl saņems arī tiem play-offiem. Jo tev ir tik sūdīgi gājis, un vēl tur māca 2. līga tev. Ļoti labs punishments tev, vai ne? Tā tu nākamais vairs nepaliec. Jā, tas ir viens viela pārdomām. Bet šoreiz bija interesanti tas, ka pirmā līga saņēmās, 3 spēlētāji pārvarēja pirmo kārtu. Bet es īstenībā nav pētīts vēsturiski cik daudz, bet man šķiet, ka vairāk 2. līgas uzvar pirmo līgu nekā pirmā līga. Jūs mums uzdodat jautājumus, mēs uz viņiem cenšamies atbildēt. Viņi var būt personīgi, viņi var būt saistīti ar galdu hokeju vai vienkārši pieskarās vai stāvēšu blakus galdu hokejam. Katrs no mums atbildēs uz vienu jautājumu, ko jūs esat uzdevuši. Tad pirmais jautājums Kārlim. Save Street raksta. Sveiks, Kārli. No kura gada sāk ražot galdu hokeju un kurš bija tās visveiksmīgākais gads galdu hokeju turnīros? Galdu hokejs ir sākts ražot Kanādā 1932. gadā, kad tēvs saviem bērniem izdomāja uztaisīt galdu no koka, no pakarniem un scraps no metāla atkritumiem, kas viņam bija mājās, jo viņam nebija naudas, lai kaut ko uztaisīt. Viņš izdomāja uztaisīt galdu hokeja galdu un nākamajos 10-12 gados Kanādā tika pārdoti 75,000 vienību šādi. Wow! Un otrs mans veiksmīgākais gads bija 2012. kad es biju pasaules numur 16, kurā mēs arī ar Latvijas izlases palikām 2. Eiropas čempionātā. Tas bija priekš mans personīgi. Forši, Karlam bija labs jautājums, man patīk. Miku, jautājums no Nika Lāča. Čau, Nika. Vai mūsdienu galda hokeja čempioni, piemēram, Rainers Kaliņš vai Jevgenijs Matāncevs, ir labāki nekā spēlētāji, kas dominēja agrāk, piemēram, Maksims Borisovs un citi ap laika posmā no 2013. līdz 18 gadām? Čonik, filozofisks jautājums, kā būtu, ja būtu. Es domāju, ka noteikti ne labāki, noteikti ne sliktāki.
Bet, ja viņi savā starpā spēlētu, tad mēs tikai uzzinātu atbildi. Tas ir principā tas pats, kā Surīti Pātros. Tas ir principā tas pats, kā salīdzināt Jordanu ar Lebronu, man šķiet. Zin kā, divi labi spēlētāji spēlējuši savā sērās, bijuši labi, bet nav spēlējuši savā starpā. Tieši tā, jā. Un tas ir, jā. Jordans. Six rings. Galva hokejs 12. gadā un galva hokejs mūsdienās pilnīgi savādāks. Vai Borisovs varētu adaptēties mūsdienām? Nu, nezinu, varbūt. Vai Borisovs mestu Džoni? Nē. Vai viņš viņu ēstu? Jā. Vai Rainers ēstu Borisovu izgājiens? Iespējams. Tā ka jā, varbūt tās, es nezinu, vai Borisovs, ja atgriezīsies, būs tādā pašā līmenī, kāds viņš bija toreiz. Bet ja atgriezīsies, tad būs īsti pastīties. Principā viņš tā kā Nutunens, tā kā leģenda. Staigā apkārt un wow, Nutunens turnīrā būs wow. Nu, Nutunens ir atgriezies, bet rezultāts nav tā kā toreiz. Pagaid. Un pēdējais jautājums man. Savienošu šo jautājumu no diviem cilvēkiem. Pats lasīšu? Es pats lasīšu. Table Hockey TV, kas, principā ir Miglinieks. Nezinu, kas Raivīts. Vai ir iespējams vinēt top spēlētājus haļavām? Un vēl viens jautājums no cilvēka ar uzvārdu vai vārdu C. Viņš raksta, vai tavuprāt galda hokejā pietiek prast 1 līdz 2 elementus, lai uzvarētu top līmeņu turnīru? Šis ir baigi forši, tā kā vairāk haļavām var vinēt turnīru. Tikai haļavus mest. I don't think so. Nē. Bet, ja tu gribi vinēt turnīru ar haļavu, tas ir iespējams. Es to pats esmu vinējis haļavu. Esmu zaudējis turnīru ar haļavu par tevi Raivīt, Rīgas čempiju. Game 7 overtimes ielētu tādu foršu galiņu. Tas ir ar vienu haļavu, ja? Ar vienu haļavu. Un esmu arī vinējis Rīgas Kaus ar haļavu, iemetot Korabelām, ka viņš iziet no zonas ārā, ka es saku, bams, viens valsts smagārs iekrit. Bet tad ir otrais jautājums, kas savijās to pašu haļavu jautājumu manā uzskatā. Vai var vinēt turnīru ar 1 līdz 2 elementiem? Nu, mēs iepriekš par to runājām pirms podkāsta. Es domāju, ka tādi kā Borisovs un Mitričenko tajā laikā pat bez mazai to izdarīja un sačakarēja galdu hokeju metot bez mazai no izgaliņa. No kreisā dodot izgājienu, metot izgājienu. Tā kā noteikti var uzvarēt. Protams, ka var. Nu, redzēs, ka būs uzvarēts turnīrs tikai Džoni. Maz, ka bija tas Norvēģijas Opens un Latvijas Kauss. Jā. Tas arī šodien viss. Mēs vēl neuzzināsim, kurš būs tas nākamais spēlētājs, ko mēs izspēlēsim vai izsekosim nākamajā turnīrā. Jūs nezināt, kurš turnīrs tas būs. Tāpēc tiekamies nākamajā podkāstā, bet tiekamies laivā vai vienalga kaut kur, iespējams, vienkārši treniņu nometnē. Ja kādu no jums. Paldies! Un Raineram. Paldies! Un Raineram ir vārds. Tātad, ja es noskaties līdz šim brīdim, kas ir šī epizodes vārds? Janka. Janka. Paldies, tiekamies nākamajā reizē. Janka, jautājums zīme. Jautājums zīme. Atā!